Tātad šobrīd spidometra ir 146 kilometri. 146 kilometri ir nobraukts testēšanās režīmā. Labadiena visiem! Labadiena visiem! Te Retro Java Georgs. Nu, šobrīd te testējās 34. zinējs. Jā, jauns stendiņš priekš 34. un 38. motora. Apgriezīsim drusku pa lieli. Nu, tāds te brīnums sanāca. Otrais stendiņš man ir uztaisīts, lai varētu testēt motorus no 34. javas un 38. javas. Sanāca tīri forši, nav nevaina. Paldies, gribu pateikt paldies Guntim un Andrim. Guntim no Rīgas par piedāvātu rāmi. Piedāvāja viņš man rāmi, liekais tika nogriezts, vajadzīgs piemetināt un sanāca stendiņš. Un izpūtēja, jā, tas ir Pēterim no Ogres, paldies, viņš man izsnieda. Tā, nu, un te mums ir Raimunds. Raimunds zinēja īpašnieks, tūlīt viņš beigs klačoties, un tad filmēsim tālāk. Jā, tas mums sanāk 147 kilometri jau. Testēšanas režīmā. Nu, te ir Raimunds no Palviem. Nu, čau, Raimi. Nu, izstāsti kaut ko par savu projektu. Projekts ir elementārs. Brauksim uz Monameģi. Brauksim. Gāzi grīdā un aiziet. Ručkā, kā saka. Pietiesim ar drātiņu. Jā. Būs labi. Nē, motors. No 97. gada viņš nav rūcis. No 97. No 97. tagad sāks rūkt atkal. Forši būs. Motoram tiks veiks kapitālais remonts, nu te viss pa nopietnām. Viss, kas sāka, pilnīgi viss, kas vajadzēja restaurēt, viss tika restaurēts. Motors bija ļoti bēdīgā stāvoklī, knapi bija izjautums, bija vajadzīgi, kas saka, pielietot vārdarbību, nu tad tas motors bija beidzot izjaukt. Saka, ka ir bez vārdarbības šo motoru izjaukt nevarēja. Fleks arī, fleks, jāmurs, viss kas tur ir bijis, lai to motoru dabūt vaļā, jo vajadzētu... Mātes valodu arī atcerējāmies, ne? Ko? Mātes valodu arī atcerējāmies. Jā, brīžiem, pri какой-то матери. Jo Raimunds gribēja saglabāt dzimtos blokus, jā, un dēļ dzimtiem blokiem, nu tur bija čakars, lai dabūtu vaļā, jo motors bija... Klokini bija sarūsējies līdz tādam stāvoklim, ka klaņi viņi vienkārši nekustējās ne uz vienu, ne uz otru pusi. Tāpēc dabājam vaļā, viss salikam klokini pārpresēta, viss cilindri slīpēti, gaņķini, nošaiboti, noslīpēti, jaunas darbšņas, nu tur viss pa pilnam. Elektroniskā aizdedze, pūlēti vāki, nu forši. Pašam pat prieks, motors sanāca, viņš tā diezgan tāds aktīvais motors, kā doručka to zeļ jūti. Nu, tāds mums brīnums sanāca. Jā, Gunti un Pēterim paldies par piegādātu rāmi un izpūtējiem. Jā, tas bija momenta nostruklots, nogruntēts, nokrasots. Nu, tāds sanāca. Stendiņš ir foršais, nu, tagad var likt motoru. Visiem motoriem stendi man ir tagad. Visiem motoriem var testēt. Jā, stūri man naumīts uzliku. Gāzi ručka arī kaut kāda, pat nezinu, kaut kāda krosinieka vai tu uzliku krosinieku ručku. Izpūtēji tie 13 cm nogriezti nost, uztaisīti īsāk, jo viņi pārāk gari un neērti, jo man tas traucēja. 13 cm nost, klusinātāji tur iekšā filtrs arī pārtaisīts, modernizēts. Nu, tas ir brīnums. Nu, tā saka, ka pēc mēneša vai jābrauc, vai ne? Visi no dabas mātes atkarīgs. Var gadīties, ka brauksim. Ļuļ kā iekšā un ļuļ. Jā, nu jā, tev jau kulbas variants. Kulba, jā. Kulbas variants, jā. Čilsim delti. Jā. Nu, pamēģi noslāpt un iedarbināt.
nu, pieskarīt. Ārā. Ārā. Nu, pieskarās jau visi, jā. Pats pieskārās. Jā. Jā. Tas zilais vadiņš, nu pēc tam tu viņu pievienos tur, kur vajag. Cīt pa kurbulu un viss, neko nevajag. Nav variantu. Jārūt. Jārūt, jā. Pa smoko. Tu jau jūtīs uz starpību aptuveni pēc 2000 tikai. Jūtīs uzreiz starpību. Pēc 2, nu varbūt pēc 3 stukām. Tagad viņš, kamēr viņš pieslīpēsies, nu kamēr tu viņu piebraukās ir riktīgi. Un galvenais, ka jāatceras, nu netiks nekur skriet, jā, to atceries, jā, tur, tā nav java, tā nav Honda, jā, tur. Uršināt vai? Jā, un te sevišķi vēl ar kulbu, tur vispār te vajadzēs tā ļoti uzmanīgi. Ar visu laiku jau kulbu nestāvēs. Nu, tāds te brīnums. Tagad man te 2 motori jau stāv uz galda, vēl 3. būs. Tad būs kur testēt. Jā. Nu, tāds te mums brīnums sanāca. Kurā gadā tev bija? 80. 80. 80. gadā. Tā, nu skaidrs. Nu, kā saka, brauc prātīgi, Jā. uzmanīgi. Ar prātu un pīpēšanu. Jā. Aplaistīt riktīgi. Ar šāpu. Jālaist jau tad, kad būs gatavs. Nu tad slāpējam. Slāpējām. Jā, nu tad paldies visiem par uzmanību. Nu, Georgs un Raimunds. Raimunds no Balviem, Georgs Retro Java, Latvijas galvaspilsēta Valmiera. Latvijas galvaspilsēta Valmiera. Paldies par uzmanību.